Labrīt. Ir 4 no rīta. Mēs laižu ar supu iekšā šajā miglā. Kā tā migla vienkārši griežās tā kā ap tevi. Ir tik jocīgi sajūta īstenībā. Es godīgi sakot, tāpat nevarēju pagulēt. Es nezinu, tā telts, viņi ir bišķi slīpumā un kājas ir uz leju. Bija jau kaut kāda pirms 4 un es vispār nevarēju pagulēt. Vispār ļoti slikti gulēju šitās naktis. Labrīt! Kāds ūdens? Augsts. Tagad ir augsts. Mums sildās ūdentiņš Roltānam. Ja vils pucējās. Jā, mēs šodien no rīta izdomājam, ka mēs negribam neko nopietni taisīt un izlēmām par labu Roltānam. Kādreiz jau var. Plus vēl kafija un cepumiņi, ļoti veselīgi. Ļoti nērti ēst. Šausmīgi nērti. Bet labi izskatās. Milzīgi kāpulēni. Mēs bišķiņu kādu laiciņu pačilojām, paēdām kaut ko. Laikam aizlaidīsim līdz Liepājai. It kā gribējām līdz tai karostei, bet es, cik saprotu, tur tā pa vienam īsti nevar nemaz biļeti nopirkt, tur viss kaut kādās grupās. Man arī baigi negribās, laikam. Man gribās kaut kur ārā. Tad iespējams mēs vienkārši aizbrauksim līdz tiem ziemeļu fortiem. Tur ir smuki. Gar jūru var pasteigāt, pačilot, pakāpelēt pa akmeņiem. Maigi bēbelki! Čau! Tad mēs vēl pa ceļam apstājāmies un domājām, vai mēs tiešām brauksim uz ziemeļu fortiem. Vispār tur varēja iet augšā, tur sākt no tā gala. Jā, mēs apstājāmies un meklējām vienkārši Kurzemē kaut kādas vietas. Un nekā nav. Kā var nebūt nekā? Un tad mēs izdomājām, labi, brauksim vēlreiz uz ziemeļu fortiem, tur, kur jau esam bijušas. Bet es labprāt brauktu ko to katru dienu. Skaisti. Vēl tas trakais ventilators. Vienkārši jāskrien. Jā, lūdzu! Es te slīdu. Wow, kas te par kukaiņiem? Viņš krīt no akmeņiem. Tik cool. Katru reizi var atrast kaut ko interesantu.
Nu, Ilze izdomājusi, ka viņa kāpes uz širā te. Man pilnīgi tas ir jāizstāsta, jo es gribu redzēt, kā viņa to izdarīs. Ilze tur kāpes. Tev ir pārvēl ko drēbes? Viņai vēl nav drēbes ko pārvēl. Nē, domā ir. Nu tad viss kārtībā, dodies. Nē, tur tas nav vispār droši tur līst uz tā. Crazy. Bet nē, es jau visu izdarīju savu darbiņu, aprunāju Ilzi. Viņa piekrita. Mēs tagad dodamies prom no Ziemeļu fortiem, izdomājam, ka mēs nekur ekstra neiesim, jo esam diezgan pa lielam nogurušas, ir jau 3. diena. Un plāns tagad ir aizlaist līdz Kuldīgai. Mēs gribam paēst, izmest varbūt minimāli aplīti, lai nav līdz Rīgai tās 3 stundas, vai cik tur jābrauc diezgan. Un jā, paēdīsim Kuldīgā, paskatīsimies, un ar to arī beigsies mūsu dzīve atvaļinājumā divatā. Mēs esam Kuldīgā, bet enerģijas ir tik, cik viņa ir. Nav. Bet bišķiņ kaut ko pastaigāsim, varbūt noteikti pāriesim pāri tiltam, kaut ko uzēdīsim un baigi neko jāmoc mājās. Paskat, ko šie izdomājuši. Viņi uzlikuši Jēzus supa. Es nopačāju tuvāk, ielikšu te bildīti. Jēzus uz supa. Jauns apskates objekts. Jēzus uz supa. Mēs bišķiņ te piestājām pārkrāmēt mantas, sakārtot mantas un tas arī viss šiem video. Paldies, ka noskatījāties. Cerams, ka jums patika. Ja patika, tad ziniet, kas jādara. Nu jā, kaut kā tā, tad jau uz redzēšanās tiekamies nākamajos piedzīvojumus. Atā!